Pēdējā laikā sabiedrība ir mazliet satraukusies par lielo plēsīgo dzīvnieku skaita pieaugumu Latvijas mežos. Vai patiešām ir pamats šīm bažām? To es jautāju Latvijas Valsts meža zinātnes institūta Silava vadošajam pētniekam Jānim Ozoliņam. Gribēju pajautāt, kā tad ir situācija ar lielajiem un mazajiem plēsējiem Latvijas dabas ainavā? Šobrīd tā situācija ir, ja var teikt, ļoti bagātīga, ja tā ar vienu vārdu jāraksturo, jo mums šobrīd ir agrāko runājām par 3 lielajiem plēsējiem Latvijā, brūno lāci, vilku lūsi, mums ir pievienojies zeltainais šakālis. Savukārt vidējo un mazo plēsēju situācija arī nav sliktāka kļūsi. Protams, mums netrūkst lapsu, ir introducētais jenotsuns, joprojām ir Amerikas ūdele, bet tāpat Latvijas ūdeņi ir bagāti joprojām ar ūdriem, kas ir vietējā suga. Mūsu jūras piekraste kļūst aizvien bagātāk ar pelēkajiem roņiem, kas arī ir plēsēji pēc jaunās zoologa klasifikācijas. Vienīgais plēsējs, kuram tā liekas šobrīd labi neklājas, ir sermulis. Un tur kā iemesls varētu būt gan konkurence ar citiem plēsējiem, gan viņa baltais kažoks, kurš, man liekas, ka joprojām kļūst balts arī apstākļos, kad sniega nav. Pagājušā ziema varbūt sermuļiem vēl daudz maz bija piemērota, bet pirms tam bija virkne bezsniegu ziemu, un tas viņiem par labu nenāca. Nevar būt tāpēc, ka viņi paši nevarētu piezakties medījumam, jo viņu medījumi ir sīki grauzēji, kādreiz kāds putns, bet viņi paši kļūst par medījumu, jo šiem sīkajiem plēsējiem tāpat ir ienaidnieki gan plēsīgie putni, dienas nakts putni, kas viņu ātri pamana. Zebiekstei klājas drusku labāk, tā arī kļūst balta, bet viņa ir daudz sīkāka, dzīvo pamatā pa grauzēju alām, pa sniega segas apakšu, ja tāds izveidojas, bet sermulis tāds uz robežas starp vidējo sīko plēsēju, viņš šķiet, ka cieš visvairāk. Vienkāršos ļaudis jau vairāk tomēr interesē tie lielie plēsēji, kas īpaši lauksaimniekus, kas var nodarīt ganāmpulkiem lielu postu. Kā ir ar to plēsēju skaitu? Un vai mums ir medniekiem vai arī pašiem iedzīvotājiem kaut kādā veidā jāiejaucas? Kā ir tas? Tā iejaukšanās būtu jāsāk ar to, ka jāievieš beidzot vienoti savu mājdzīvnieku aizsardzības pasākumu, kas joprojām ir lielais neizdarītais mājas darbs, kur nav īsti skaidrs finansējums. Galvenais nav skaidras tehniskās prasības, kādam tad ir jāizskatās elektriskajam žogam, ar cik vadiem, kādam spriegumam, kā ir jāveic šī žoga uzturēšana, uzraudzība un, protams, finansiālais atbalsts, ko varētu saņemt par šī žoga ierīkošanu un uzturēšanu. Tad tas risks, ka lielie plēsēji, kur ir kļuvuši vairāk, mums ir kļuvis gan vairāk vilku, gan lūšu, gan lāču, ka to postījumu būs mazāk, un kamēr nav izdarīts tas pirmais mājas darbs, tā mājdzīvnieka aizsardzība, tikmēr mēs varētu skatīties, pēc zināmas tādas korelācijas kopējos skaitļos, jo vairāk plēsēji, jo vairāk uzbrukumu, vairāk postījumu. Jo daži šie plēsīgie dzīvnieki tomēr ir limitēti. Tiek piešķirtas medīšanai kvotas, daži no viņiem ir aizsargājumi pilnībā. Vienīgi ir kaut kāds ļoti agresīvs gadījums. Kā tas ir? Kā tu skaties uz to, ka vajadzētu vairāk medīt, pieņemsim vilkus vai arī pievērsties jau lāčiem, kur arī jau pēc pēdējām ziņām ir Latvijā jau tuvu 200. Tā ir, bet lāču medīšanas iespējas pilnīgi nav atkarīgs no viņu skaita, jo tas ir politisks regulējums, notiek augstākā līmenī, kā mūsu nacionālā iespējas kaut ko mainīt šajā ziņā. Un pierādījums tam ir
kaut vai situācija ar lāčiem Igaunijā un situācija ar lūšiem, kas nu jau ir pagātnē lūšu medības, ja netiek šis regulējums, nu teiksim, medībām atbalstoši nokārtots Eiropas valstu līmenī, tad mēs varam tikai atsevišķus individus, problēmu individus, kuru, teiksim, izņemšanā no populācijas, jo tās tad nav medības, nu, ir jautājums, vai būtu jāiesaistās medniekiem, vai to dara kādas speciāli apmācītas grupas, tā saucamās intervences, ja tāds nevisai veiksmīgs tulkojums no angļu valodas, vai avārijas brigādes, kas ir daudz latviskāks interpretēts nosaukums, tad jā, tad šos atsevišķos individus, ja viņi tiek tādi identificēti, mēs varam likvidēt, izņemt no populācijas, ja nav nekādas alternatīvas, un lāčiem alternatīvas nav, jo, kā mēs zinām, nu, visi zoodārzi un savvaļas dzīvnieku turēšanas vietnes ir pārpildītas vai nedrīkst turēt tik lielus plēsējus, bet medīt mēs joprojām varam. Licenzēti mēs varam medīt un striktos termiņos un ar strikti noteiktiem medību līdzekļiem mēs varam medīt pelēkos vilkus, jā, un arī šakāļus. Tā kā tur visas iespējas ir. Jāseko, protams, lai populācijas stāvoklis nepasliktinās, bet to pieaugumu mēs varam mēģināt bremzēt. Tad varētu nomierināt vienkāršos ļaudis, kas iet mežā ogot, sēņot, vai viņiem nav jābaidās no šiem dzīvniekiem, vai viņi nav pārāk daudz šobrīd, un ja nu kaut kas notiek, tad tomēr mednieku kolektīvi nāks talkā? Nē, mednieku kolektīvi talkā nedrīkstēs nākt, jo tas varbūt mednieki drusku arī to savu interesi tā kā paaugstina, kad, man visvairāk nepatīk kā pētniekam tas stāsts, kad noplēsīs tur kaut kādu tanti vai bērnu, tad jau mēs drīkstēsim medīt. Nē, tā nebūs. Vispirms mums ir jādara viss iespējamais, lai tāda situācija neizveidotos, kad tur noplēš bērnu vai tanti. Tas nozīmē, ka bērniem un tantēm ir jābūt labi informētiem, kā jāuzvedās mežā, kurā var sastapties ar plēsēju. Un otrs, ja tas pat notiktu, tad starptautiskā pieredze liecina, ka tas nav signāls medībām. Ka tad gan ir obligāti šī speciāla apmācītā avārijas brigāde, kas tad identificē, kurš tas plēsējs ir bijis pēc visiem DNS-iem un tā. Un ja tas netiek darīts, tas, diemžēl, varbūt izklausās absurdi, bet mums jau ir piemēri no Centrāla Eiropas, teiksim tā, no Slovākijas, ka ja pēc šāda uzbrukuma netiek nogalināts pareizais plēsējs, un ja to dara parastie mednieki, tad vienalga šī lieta tiek apsūdzēta caur tiesām, un tās ir vienīgas problēmas, kuras, manuprāt, ir iespējams atrisināt preventīvi iepriekš, sakārtojot to lietu tā, lai pirmkārt, jā, lai tie cilvēki un viņu mājdzīvnieki būtu pienācīgi pasargāti, un otrkārt, ja nu tāds uzbrukums ir bijis, tad, lai tiešām tiktu no populācijas izņemts vainīgais plēsējs, nevis uzsākts vispārreiz medības. Tā situācija ir.